tu zini, pirmais jautājums ir varbūt pats aktuālākais pašreiz, par ko vienu brīdi bija ļoti skaļa reakcija, un viņa pašreiz ir kaut kā apklusus. Es nezinu, vai tas ir klusums pirms vētras, jeb tā ir cilvēka rezignācija, bija par referendumu. Par referendumu skaitu un tā tālāk. Man šķiet, ka tā cilvēki ir tik apduluši, ka tagad viņi gaida, tā bumba ir it kā Saeimas pusē. Nu, cilvēki ir nobiedēti, viņus mēģina nobiedēt ar to, kad tiek apdraudēta kaut kāda sabiedrības daļa ar referendumu. Un cilvēki sāk tam bezmaz ticēt. Varbūt arī, bet tu domā, tas ir tas paziņojums, ko Satversmes aizsardzības birojas ir. Jā, par ko cilvēki ir tiesīgi vai spējīgi lemt un par ko nē, teiksim. Pirmkārt ir. Jā, bet tur jau vēl bija arī tie izteikumi, kur bija diezgan spēcīgi un asi, ko izteica arī, laikam, Pabriks, ja? Jā. Pabriks arī izteicās par to demokrātiju, kad pārmērīga demokrātija ir kaitīga. Un ka mazākums nevar diktēt vairākumam, bet pat labāk mums tieši koalīcijas padoma, kas ir stiprs mazākums, diktē vairākumam. Nē, te ir tas labākais humors. Tu zini kādu, teiksim, kopienu, kurai būtu 50,000 biedri. Par 10,000 man ir skaidrs. Izglītības zinātnieki arotbiedrība ir apmēram ap 10,000. Tas ir liela. Tad tikpat labi varbūt 10-15,000 varbūt Dinamo fani varētu būt, ja? Varētu būt dažādas apvienības, inteliģences apvienība. Tie ir skaitīti cilvēki, tie ir apmēram, partiju līmenī. Tie ir pārsimts cilvēki. Bet visā visumā, ja tā ņem, tad 10,000 pie Latvijas apstākļiem, lai tie būtu ar vienādu domu, tas jau ir milzīgs skaitlis. Tas jau nav tā, kā uztaisa 200 cilvēku salas un nodevina partiju, kurā faktiski viens noteicējs ir varbūt viens vai otru cilvēku. Tātad, bet kā tu domā, kur slēpjas šis, varētu teikt, šī radikālā pieeja arī vienā daļai tautai, kuri var ticēt, kad referendums ir kaitīgs un bīstams? Viņam to mēģina iestāstīt, un ar viņa paša rokām mēģina šīs tiesības viņiem noņemt. Ar viltus bubuļiem, ka tas ir apdraudējums demokrātijai, proti kaut kādai cilvēku daļai, būtībā mēģina iestāstīt pilnīgi pretējo. Likvidēt demokrātisku mehānismu, iziet referendumā ar pašu pilsoņu rokām. Tu zini, es esmu veco laiku cilvēks. Es esmu viens no tiem tās paudzes vācu baltiešiem, kuri no demokrātiskās sabiedrības un apziņas tika pārštempelēti totalitārismu garā. Bija ulmanisti, Ādolfa piekritēji un tā tālāk. Un es te zinu no savas personīgās pieredzes, ka šī stingrās rokas vēlme ir ļoti viegli uzkūdama. Un līdz ar to Ādolfs jau aizdedzināja Reichstāgu, lai varētu likvidēt sociāldemokrātus. Tad tagad man ir jautājums, kas stāv aiz tā Lindermaņa? Vai aiz Lindermaņa nav pat tie mūsu paši bāveliņi, kuri grib iegūt diktatūru? Jā, var radīt precedentu iemeslu. Jo tas dīvainākais, ja mēs runājam sakarā ar visu to referendumu, kad toreiz arī tika vienīgais no vadošajiem politiķiem bija Bērziņš, kurš teica, tas ir zem viņa cienības piedalīties šādā spēlē. Un latviešiem vispārīgi nemaz tuvumā nevajadzēja iet uz referendumu,
un tā varēja pārbaudīt, vai tu esi lojāls vai nelojāls. Ja tu esi uz to referendumu gājis, tad neviens nevar garantēt, ka tu neesi krustējis. Es zinu, kā tu esi gribu balsot. Bet ja tu neizgājis, tad tu esi noliedzis šo referendumu pēc būtības. Lūk, tā pirmā pazīme jau bija, kad pēkšņi nu visi teica, ir jāiet. Tēvs zem briesmās. Jā, tēvs zem briesmās, un tas bija Cūkas Pūsls, kurš pārsprāga pēc tiem rezultātiem ar visu lielo varētu teikt, nu, kaut kāds ārzemju Latvijas aģentūras lielajiem pūlēm un ieplūstošo naudu, čiks iznāca. Un pēc tam rezultāts bija zināms pirms referendumā. Nu, pirms tam nebija zināms, ka būs tik maz. Es biju gaidījis, ka būs vairāk, ka tik maz aizgāja un balsoja par to krievu valodu. Mani tas pārsteidz. Tas izrādās, ka Latvijā... Gaidīja lielāku protestu balsojumu kā tādu vienkārši? Jā, bet tas parādīja to, ka Latvijā no, nelatviskas izcelsmes cilvēkiem ir milzīgs lojālu pavalsnieku skaits. Protams. Un ar to vajadzēja nomierināties un teikt, nu tagad mēs varam pat iedot 5000 pietiekoši, lai tauta varētu piedalīties likuma veidošanā, ne jau 50 000. Nu, bet jautājums ir vēl otrs. Ja jau drošības policija varēja salikt vienā buntītē Lindermanu un jebkuru, kurš grib vēlēšana reformu, tad vēlēšana reformas līderis Liepiņkungs sēž parlamentā. Tad viņš varbūt arī ir jāsaka tam drošības policijai, ka nu pat ir jāsaka vēlēšana reforma biedrība. Jautājums, ko viņš reformējas? Jā, jo... Izņemot savu transformāciju Saeimu. Nē, nu labi, atmetam to, bet no principā tas ir šīs līderis, nu tad jājautā, vai tie arī ir bīstami elementi. Tie, kas vēlēs pēc drošības policijas un pēc dažu mūsu mīļo politiķu izteiksmes, tie ir valsts ienaidnieki. Nu, traki. Es domāju tā, nu, pietiek mums ar to jautājumu cepties, jo es nevaru paredzēt, vēstur vispārīgi ir neprognozējams jautājums. Varbūt pāanalizējam, kā izies Saeimā. Nu, šīs dienās jau nākošā Saeimas sēdē, man liekas, tas jautājums tiks skatīts. Varbūt pāanalizējam, aizejot vēsturē, kāda bija šī vēlēšanu sistēma, kas vispār varēja piedalīties vēlēšanu procesā, kā varēja iesniegt vēlēšanu sarakstu. Vai tu zini, to man trāpi vissāpīgākās sirds dvēseles stīgā. Es nesen runāju ar veselu rindu Saeimas deputātiem. Es nenosaukšu viņus uzvārdā, es esmu korekts, un prasīju, vai tu zini, kāds bija Latvijas vēlēšana likums? Iti neviens nezināja neko. Neko. Jeb teica, ka nezināja? Nē, nezināja. Goda Dieva vārds viņi nezināja. Jo tur jau, ja viņiem nebija iemesls teikt, ka nezināja, jo tad varēja runāt par to, vai tas bija labi, vai tas bija slikti un tā tālāk. Bet viņa apmēram pēc tā paša principa, kad tu piedāvā vienam, nu, teiksim, kas nav saistīts ar jūru, kaut kur, kas dzīvo dziļi sauszemē, kaut vai arī Vācijā, kas tur Bavārijā, jeb kaut kur dzīvo, atbrauc ciemos, tad viņam piedāvā kūpināt lasi. Viņš saka, nē, es čūskas neēdu. Tad viņam saka, bet pagaršo, varbūt tev iegaršosies. Nē, es principā zinu, ka to es negribu, ka tas man negaršo. Nu, tas pats ir. Tur runā par kūpināt lutus. Jā. Tu zini, kad te ir tas pats gājiens, ka ļoti daudzi, ļoti gudri saka, tā ir novecojusi,
tā ir pārāk demokrātiska, ir nelaikmetīgi, tā nav moderna. Varbūt tāpēc Ulmans pēc apvērsuma apturēja satversmes darbību. Jā, taisni uz to balstās, ka vienai lielai daļai latviešu palika Ulmaņa laika propaganda, ka viņš apturējis ir satversmi, jo apturējis Saeimas darbību, jo tas ir bijis, kā saka, nav bijis nekāda kārtība. Un viens no tādiem maziem noslēpumiem ir, es tevi paskatījos ministru prezidentu valdīšanas laikus, tā izrādās tanī laikā, ka varēja vēlēt. Nu, Ulmans bija pirmos 6 gadus līdz 22. gadam, ka vēl nebija Saeima, tad viņš bija ministru prezidents, stabili, bet tie bija sevi paši iecēluši tā kā visa Latvijas komiteja un visi tie pārējie. Tie pēc būtības sanāca kopā, tāpat kā mēs sanācām Tautas fronte, mēs bijām 7-8 cilvēki, mēs esam mēs. Mēs sevi deklarējam, un tāpat visa valdība sevi deklarēja, un Antante viņas pieņēma, un līdz ar to viņam deva šīs tiesības, un deva naudu, un deva ieroču, un visu, ko deva. Tā bija vienkārši nodibināta pagaidu valdība, kura pati sevi nodibināja. Bet pārējā laikā taču Ulmans ir tikai 4. pēc ilguma, kurā viņš bija ministra prezidents. Bija Zemgals, bija galvenais. Meirovics pat to, ka viņš cieta autokatastrofā, viņš beidza savu dzīvību. Meirovics pat bija pa viņu ilgāk prezidents. Un līdz ar to šīs mitas liek padomāt vēsturiski, ļoti izskatās, kad ļoti bieži mainījās valdības. Mums bija ļoti liels valdības. Tieši tā, esot bijis bardaks un nevarēja nonākt pie vienota lēmuma, nevarēja pieņemt. Jā, bet... Un tāpēc bija nepieciešams izzenāt šos te partijas. No Ulmaņa viedokļa gan vairāk te izspīdēja tas, kad Brieda Saeimā jauna redakcija satversmē, un līdz ar to tā Zemnieku savienība bija iedzīta stūrī, un ļoti iespējams, ka vienkārši būtu kārtēja valdības maiņa. Jo to, ko viņš piedāvāja, tos likumus, tos noteikti noraidīja. Bija pilnīgi skaidrs, un pirms šīs sēdes viņš Saeimā atlaida, jo viņš tālāk apmēram 90% varianti, ka viņa prezidentūra beidzās. Tātad viņš bija sevi pagarinājis, tāpat kā mums līdzīgs precedents, diemžēl, ir ar mūsu spožo ķirurgu. Ka viņš aizējot, zinādams, ka viņš netiks otrais ievēlēt, kaut kādīgi centās tomēr ietikt un nodibināt savu partiju. Bet tādā laikā Ulmans jau... izdevās. Jā, tas izdevās. Un Ulmanim bez šaubu tas izdevās. Un līdz ar to viņš bija tikai ministru prezidents 3 mēnešus. Un tam viņš norāva ūdeni. Un līdz ar to pēc tam viņš valdīja 6 gadus kā vadonis. Kaut gan no sākuma jau viņš palika tas pats ministra prezidents un valsts prezidents palika Kviesis. Bet Kviesis atteicās un palika viens pats vadonis. Bet es negribu kritizēt Ulmanu, tā bija tā laika elpa. Visa Eiropa praktiski bez izņēmuma veidoja autoritāru valdību. Un tā bija laikmeta elpa un nebija Latvija nekāds izņēmums. Latvija, Igaunija, Polija, Čehija, ko to ar neņem, visur bija. Vācija, Itālija. Pa Vācija, Itālija to katrs zina, bet ne katrs šīs dienas vēstures cilvēks zina, ka visa Eiropa kļuva totalitāra. Un tā nav Ulmaņa vaina, tas ir laikmets. Vai nav kaut kāds periodiskums šajā no demokrātijas līdz totalitārismam? Noteikti. Tas jau vienmēr bija. Paņem Franča revolūcija. Franča revolūcija, Napoleons, un Napoleons atkal kļūst karāls. Sociālisms? Sociālistiskās idejas? Jā, tas pats.
uz liberālām balstītas un nonāk rezultātā pie diktatūras. Nē, no to arī, diemžēl, zina tikai politologi un viņi vēsturnieki un tā tālāk. Neviens par to necenšas izteikties, kad liberālās idejas dzemdēja socialismu. Un liberālās idejas parādījās Vācijā, un Vācijā šī dzimtbūves atceļšana un cilvēku tiesību piešķiršana visiem cilvēkiem vienādas tiesības, ka visi cilvēki ir vienādi likuma priekšā, tas jau bija, tas, varētu teikt, tā bija Eiropas elpa, un uz tās Eiropas elpas taisn tāpēc, ka visi ir vienādi, arī strādniekiem ir jāvalda, jādod iespējas valdīt. Un tā bija, teiksim, viena no kardinālākām kļūdām, kad Vācijas sociāldemokrāta partija gan no vienas puses izveda ļoti pamatīgas sociālas reformas, sociālā tīkla uzbūvēja, atstāja spēkā visu kapitalistisko sistēmu, plus no tā, kad visi lielie tie, teiksim, kapitalisti, īpašnieki, tanī laikā fantastiski atbalstīja Ādolfu, jo Krupam karš bija vislabākā medus maize, un veselē rindai no visiem tiem lielajiem uzņēmējiem viņiem bija garantēti noņēmēji. Garantēti viņa produkcija. Būtībā sociālistisko partiju atbalstīja lielrūpnieki pilnīgi neticami. Jā. Un nenoņēma nekustamos īpašumus, zemi palika, cilvēkiem mājas palika, tātad viņiem tas sociālisms parādījās praktiskā veidā bezmaksas izglītība, bezmaksas ārstniecība, strādnieki brauca ar luksus tvaikoņiem, tā kā Krievu laikā atsevišķi partijnieki varēja braukt ar luksus tvaikoņiem. Nav jābrīnās, ka bija daudz kopēju Staļinam ar šo režīmu arī zināmā laika periodā. Jā, visādi principā bija. Cilvēku nicināšana bija separēta vienīgi, teiksim, uz žīdiem. Tā cilvēku nicināšana nebija tādā kārtā, kā Staļinam, kurš ir inteliģents un kuram pieder vairāk kā viens frends, tas ir šķirs ienaidnieks. Tur tika nicināti, principā tika nicināti visi, ar maziem izņēmumiem tie, kas kvēli ziedoja sevi komunismu celtniecībai. Tātad tā cilvēku nicināšana pie Ādolfa koncentrējās tādā šaurā apvērksnītī. Bet, mans Dievs, 36. gadā pasaules olimpiāda. Tas jau bija fantastiski. Viss tas sarīkotais un vācu sportistu totālā, kā saka, uzvar visās līnijās. Tāpat kā pēc tam Krievi. PSRS bija tas pats gājiens. Sports tika atbalstīts, izglītība bezmaksas un tā tālāk. Bet šī vispārējā cilvēka nicināšana un izsekošana Vācijā nebija vēl attīstīta tādā līmenī. Viņam nebija tik daudz to stukaču. Viņam bija samērā maz, un par pārliecinātiem nacistiem, kuri varēja izdarīt kaut kādas totālas zvērības, tā bija tā SD un visa tā grupa, Himmlera grupa, tā bija tomēr, var teikt, vairāk vai mazāk to ir grūti pateikt, bet tā ir tā sūtība, kad šis sociālisms pārvērtās totālā diktatūrā. Tātad no demokrātijas, Vācijā demokrātija principā arī tika nolikvidēta, tikai tas sociālisma darbība bija sajaukta ar kapitalisma efektīvo ražošanu, sajaukta tādā biesputrā, jo, ja viņš to nebūtu darījis, tad viņš nebūtu varējis karot. Tātad mēs pat labam virzamies uz diktatūru? Noteikti. Noteikti, jo mēs nevis virzamies, bet mēs viņā esam jau
nonākuši, man liekas, dažu gadu laikā. Pēc atmodas jau viss bija nokārtots. Jau visa vadošā, visa mūsu dzīve tika realizēta uz dažu, nu labi, teiksim, dažu 10 cilvēku rokās. Bet kā tas izdevās? Ar kādiem mehānismiem un kādā veidā? Mehānismi bija... Un tas ir satversme gal galā. Jā, satversme ir, bet to panāca ar to, kad varu nodeva partiju rokās, kuras nebija. Proti mainot vēlēšanu likumu, tu domā? Jā, mainot vēlēšanu likumu panāca to, kad visa vara tika koncentrēta tikai partiju rokās. Un ko nozīmē partija? Pats tanī laikā, ziniet, dibināja partiju. Ir tāds liberālās partijas priekšsēdētājs. Jā, ir tāds teiciens, ir vieglāk nekā pirkstu. Jā, netīri padarīt. Tas bija vienkārši, un šodien ir vienkārši salasīt 200 cilvēkus. Ja cilvēkam ir kaut kāda liela ģimene, nu, ja es salasu savus ģimenes locekļus, tad nu, krietni samāk. Tikai, diemžēl, neviens no tie, kas ir izklīduši ārzemēs, viņi šajā aferā neielādīsies. Bet, principā, pie tam es neesmu, man nav... Nu, bet tas jau ir labi, teiksim, ja ir vienkārši organizēt partiju, tad tā ir zināma demokrātija, ka tu... Bet tad kāpēc taisna partija? Kāpēc ne Krīgers ar savu komandu, jeb Lizda? Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrībā ir, man liekas, ka 15–20 tūkstoši. Nu, bet viņi var pārtapt pa partiju, ja viņi vēlas. Viņi nevar pārtapt pa partiju, jo viņiem nav tāds nostādījums un nav nekāda vēlēšanās un nav tāda veida darbība. Tā ir aizsargājoša organizācija, kas aizsargā savus konkrētos arotbiedrības biedrus. Un tā jau būtu ar jebkuras partijas nozīme, kad viņi pārstāv zināmu sabiedrības daļu. Bet kādu sabiedrības daļu sastāv to, ka saskrien tādi kā, nu, ak Dievs, es negribu teikt, saskrien cilvēki kopā, kuri iet tā kā taureņi uz tādu spīdošu gaismu, kad es tur tikšu labā maizē. Un tā mēs redzam, viņi iet no vienas uz otru bāku, tie kuģi naktī skatās tikai, kur kaut kas spīd, un tā visi pulcējās uz to, tā kā, varētu teikt, tā kā odi ap gaismeklī. Es ievēroju, ka vecajā vēlēšana biļetenā pie katra kandidāta bija savs numurs. Jā. No kopējā saraksta, ne numurs sarakstā, bet numurs no visiem deputātiem, kuri... Dotajā apgabalā. Dotajā apgabalā. Jā. Tātad bija iespēja vēlēt par cilvēku. Jā. Nevis par vienu no būtībā 3–5 sarakstiem, kurš it kā pēc kaut kādām aplēsēm reitinga aģentūras, kuras iespējams arī ir kabatas reitinga aģentūras, pārkāp šo 5% barjeru. Tu zini, trakāk. Te ir satversmē un vēlēšana likumā. No sākuma nav neviena vārda par partijām, vispārīgi. Nu kā tas var tikai no partijām iesniegt sarakstu? Nu tagad, mēs runājam par... Tas ir tas, ko izmainīja vēlēšana likumā, ja es pareizi saprotu. Edvin, mēs runājam par demokrātisku valsti, nevis par šīs dienas, var teikt, dažu sīku veidojumu, piedod, es viņu sauc par huntām, jo viņi ļoti raksturīgi ir huntas iezīme, kad ir 1 vai 2 cilvēki, kuri ideoloģiski vada un kuru rokās ir praktiskā vara. Un tiem pārējiem cilvēkiem ir tikai aplaudētāja tiesības. Nav neviena mūsu partija, kurā būtu iekšējā demokrātija atklāta, kur ir pieejams jebkuras partijas pirmā organizācijas, jeb grupas saraksts ir atklāts, viņš nav slepens. Bet vai tad tāpat nav Saeimā?
kāda nozīme ir individuāla deputāta domām konkrētajā jautājumā, ja viņam ir pat slinkums savu viedokli saskaņot ar... Nevis slinkums, viņš nevar saskaņot, jo ir koalīcijas padome, kurai nolēma. Un ir pirkstrādītājs komandieris, kurš rāda viņu... Jā, kā koalīcijas padome ir novēlējusi... To taču pirms sapulces varētu pateikt, lai nav jārāda. Es runāju par to slinkumu, ka viņi varētu pirms sapulces pateikt katram, kā tur būs jāvēlē. Jo to, ka viņa domas nav svarīgs, tas ir skaidrs. Jā, zini, tas... Ja tas ir pēdējā meklī šī ziņa pienāk, arī izziņo vai kādā veidā? Nu kā, iedomājies tā koalīcijas padomas sēde ir vienu dienu pirms Saeimas sēdes. Kā tu var visu apziņot? Viņi nepagūst, apziņot. Pa kuru laiku? Nu tad viņam jāatskrien, visiem jāsaskrien kopā, 7 no rīta, pirms sākās Saeimas sēde, un tad jāizdara... Bet toties nav nekāda bardaka, kurš bija pirms Ulmaņa apvērsuma. Ir abrīnojama vienprātība pēc komandas, pēc karodziņa, kā ir jāvēlē. Nekāda bardaka. Edvin, tu man neprovocē. Padomas Savienībā arī Latvija brīvprātīgi iestājās Padomas Savienībā. Tas jau ir bijis, tas nav nekas jauns, bet tā nopietni runājot, neviens jau nezina, kad Saeimā vēlēšanas kārtība bija šāda. Es gribu startēt uz Saimu. Es salasu 100 vīrus, jo bez atbalsta es jau tālāk netikšu. Es salasu 100 vīrus, tie parakstās zem mana iesnieguma, un pirmie 3, kas ir parakstījuši šo sarakstu, viņi ir oficiāli tie atbildīgā pa visu šo vēlēšanu norisi. Un nav jābūt partijai? Nekāda partija. Tad vienkārši cilvēki iesniedz sarakstu? Jā, un es varu iesniegt sarakstu, kurā es esmu 1. Es varu iesniegt sarakstu, kurā ir 2. Piemēram, Rīgas apgabalā bija 16 vietas. Tātad sarakstā varēja iesniegt līdz 16 cilvēkiem. Man tādā linkā, kur es esmu ielicis internetā, tā laika vēlēšana biļetēni, ir viena žīdu kaut kāda sīko apvienība, kopējais saraksts, kurā viņiem ir, ja nemaldos, tikai